Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau, Tereze! Čau! Kā tev ir ar uzticēšanās jautājumu un par uzticību sev? Uzticību sev. Ok. Tā, es domāju, ka tā ir mainījusies ļoti manā dzīvē. Man ir bijuši dažādi tā kā dzīves posmi, kurā es jutos tā kā es varu vairāk uzticēties sev vai mazāk. Un dažreiz es jūtu, ka tas arī ir ļoti saistīts ar to, ka es esmu pierādījusi sev kaut kādā veidā. Es dzīvē mēģināju pierādīt, ka es to varu, ka es to darīšu, un ka man izdosies, un kad man tas tiešām izdodas, tad man iedot vairāk to tā kā uzticēšanos sev. Tā ka tas ir ļoti saistīts ar to, ko es piedzīvoju savā dzīvē, un kad dažreiz man ir bijis grūti, un es pierādīju sev, ka es tomēr varu iziet caur to. Un dažreiz tas arī ir bijis caur bišķī tā kā fake it. Till you make it. Jā. Jo es atceros, kad es gāju skolā, es neuzticējos tik daudz sevi, es jutos bišķī, tas bija arī kautrīgāk un tā. Un tad man kaut kā uznāca tas, ka tas ir saistīts ar kā es runāju sevi. Kādas ir tas skats, kā es sevi redzu. Un es sāku runāt ar sevi savādāk. Es sāku tā kā teikt, tev ir skaisti mati, piemēram, jā. Un tev ir skaisti? Tagad ir. Tad es jutos, kā man nebija. Bet jā, es sāku teikt tos vārdus, es sāku tā kā izrunāt, kāda ir tā versija par sevi, ko es gribu dzīvē. Arī jau es varbūt tajā brīdī nejūtos tādi, jā. Tas bija manos pusauģu laikos, teiksim tā, kad es gāju skolā. Un sākumā tas bija tā kā, jā, tu neesi pārāk pārliecināts par to, jā, tu saki arī citiem, jā, es jūtos tā. Bet ar laiku tas aiziet to, ka tu pārliecini sevi arī par to, un tu sāc redzēt to arī sevī. Un tas kaut kā man palīdzēja sākt vairāk iet uz to ceļu, uz vairāk, jā, uzticēties sev. Un es arī mēģinu atgādināt man, kāpēc es varu uzticēties man. Kādi ir bijuši tie pierādījumi, sakam tā. Jā, ko es esmu izdarījis dzīvē, lai es varu arī tā kā to uzticību nopelnīt. Jā, nopelnīt kaut kādā veidā. Es jutos, ka es kaut kā sev to neiedevu pavelti. Sakam tā, sākumā vismaz man bija bišķi tas jānopelna no sevis. Un es domāju, ka arī ar citiem cilvēkiem to mēs darām tā. Mēs kaut kādā veidā to uzticību mums ir jānopelna. Dažreiz ir grūti viņu iedot pavelti. Jā. Bet es domāju, piemēram, ar akrojogu, tas tomēr notiek. Tas ir kaut kas, tāda nodarbība, kuru mēs tiešām mēģinam iedot to uzticību, arī ja mēs nepazīstam to otro cilvēku, mēs mēģinam uzticēties tam cilvēkam, tā kā paļauties. Un ne tikai viņam, bet arī viss tas, kas mums ir apkārt, un tas mums iemāca vairāk arī varbūt to darīt ar mums pašiem. Jā, bet tas ir varbūt arī tas iemesls, kādēļ tu izvēlējies tādu virzienu akrojogu. Es domāju, izvēlējos to arī tāpēc, ka es sākumā darīju ar piloni pole dance. Tas bija mans sākums, jā. Ļoti patika. Arī ar spēku. Jā. Ļoti ar savu centru jāstrādā. Jā, ļoti. Bet tas bija Man tāds... kaut kas aizrauja tajā virzienā. Bet tikai tādēļ, ka tas arī ir tāds, tā kā tu izaicini sevi, un vēl arī tur ļoti jājūt ķermenis. Tas jau nav par to, tā kā par stereotipiem, bet tieši par man tieši patīk tas sportiskais aspekts, ka tu ļoti tev jājūt centrs, tev jājūt, kur tu liec savu centru tajā dejā. Un arī tu jūties spēcīga pēc tam, kad tu to izdari un tu pamazām to spēku tā kā var teikt, uzbūvē. Jā. Tad tu vairāk jūties spēcīga un tā. Bet, kad tu to dari, tas tomēr esi tu ar sevi. Un tā kā tu vari tā kā izaicināt sevi pašu, bet tas ir tikai tu un objekts kaut kāds, kurš nekustās, kuram nav nekādas emocijas, kur viņš ir tur, un tu vari tā kā
sanāk, tu esi atbildīgs par sevi tajā brīdī, un tev nav kā akrojogā, kad ir partneris, kas vēl tur un vēl tieši tā, tu esi vairāk, tu jūties, es varu visu kontrolēt kaut kādā veidā, jā, jo viss ir atkarīgs no manis, un tā ir arī bijis manā dzīvē. Bet, kad es iepazinu akrojogu, es sapratu, ka tomēr manā dzīvē man vajadzēja arī iemācīties to kontroli atļaut tā kā vaļā, un vairāk iemācīties uzticēties citam cilvēkam. Un bija interesanti, jo sākumā man likās, ka, kad es to darīju, arī to akrojogu ar citu cilvēku, es jutos tā kā, jo es biju tā pieradusi tam puldens, ka es esmu tomēr viena, es visu gribēju kontrolēt. Jā, es gribēju vadīt. Un es gribēju, man liekas, ka es tā nejūtu tik daudz to otro cilvēku. Es tikai domāju par sevi, kas man ir jādara, man jādara tas. Bet ar laiku es sapratu, ka tas skaistums tajā ir tieši otrādāk. Ka palaida kontroli. Jā, ir tieši palaist vaļā to visu. Un tas ir tik spēcīgi, jo tajā brīdī tu paļaujies tam otram cilvēkam un tu paļaujies arī dzīvē kaut kādā veidā. Tu tiešām go with the flow un tu sāc just vairāk nekā būt mentāli tajā visā. Nu, tā arī tāpēc man ir mans tetovējums, kurš saka fear less, feel more. Tādā ziņā būt mazāk savā galvā un gribēt visu tā kā kontrolēt un visu zināt, un lai visam jābūt tā perfekti un kārtīgi un skaisti, bet vairāk sajust. Jā? Un sajust otru cilvēku, piemēram, kad tu to dari ar to otru cilvēku, kā es jūtos sevi iekšā un tad komunicēt ar to otru cilvēku. Tad tas cilvēks tev pasaka kaut ko, un tas ir vairāk, man tā ir terapija. Jā. Reāli tā kā terapija palikusi. Un man tas ir palīdzējis vairāk arī uzticēties sevi, bet uzticēties citam cilvēkam tieši. Jā. Ļoti daudz ar to saistīts akrojoga. Ļoti daudz. Ļoti interesanti, kad man tagad ir vēl citādāks skats uz akrojogu. Bet, piemēram, akrojogā kad piedalījos pirms vairākiem gadiem, tad kaut kādi elementi man ļoti aizrāva un patika, bet es nespēju to aprakstīt. Un tad tagad jau savā šajā brīdī un šajā vecumā, tad man arī nāk kaut kādas prakses, kuras jūtu, kad, piemēram, viens tas elements, ko teica, tā kā varbūt sākot ar to puldens, kad caur to spēku, es arī tā kā sev vairoju to uzticību sev un savām spējām. Un tad man, piemēram, ir boks. bet tagad, piemēram, es atgriezos pie dejas un pie kaut kādiem akrobātikas elementiem, ko mēs arī šodien pamēģinājām. Un sapratu, ka tā ir tāda iziešana no komforta zonas un tiešām tāda lielāka vēl uzticēšanās, jo tajā spēka elementā, un kad tu esi ar sevi, ar savu elpu un to ķermeni, tur notiek tas, tas ir citādāk, tu vairo to savu tā kā core, tādu savu iekšējo tādu pārliecību. Un tad atkal, kad tev liek tā izaicināt, tādā, ārpus tavu komfortu, uzreiz liekas, tas tā mazliet sit ārā, bet tas tā rotaļāšanās, un ja tu uzticies tam procesam, tas tāds liels ieguvums. Jā, es domāju, ka tev tas var iedot ļoti daudz pēc tam, Un arī saprast, ka tas ir tomēr skaisti un tomēr forši paļauties arī citam cilvēkam un domāt, ka mēs varam kaut ko kopā izveidot. Un tas ir ļoti saistīts, es domāju, tieši arī ar attiecībām. Tas ir tā kā attiecībās, mums katram ir tā kā mūsu loma, varētu teikt, bet tā maģija, kā var teikt, tad tas notiek, ka mēs abi strādājam kopā, mēs komunicējam, un mēs darām mūsu daļu, bet kopā. Jā, un tā miedarbība. Un, man jau līdzīgi arī es esmu tādā savā pamatā, es esmu tāda vairāk pati par sevi, un man ir tā kontrole raksturīgi ļoti, un tad es ļoti pēdējos gadus laižu to vaļā, un arī, tā kā teicu, ka caur to uzticēšanos dzīvei un kontrolas palaišanu, tad rodās tāda, pilnīgāka uzticība vispār tam, kādēļ es esmu, vai... Un kas ir interesanti, jo tu vairāk
atveries, jo es pat teiktu, man tas vairs nebiedē, tā kā atvērties un būt patiesai, bet vairāk, ko es vēroju, ka mainās arī tā kā cilvēki man apkārt, ka viņi pieraduši, kad es esmu visu laiku bijis tā, kas kontrolē, un tagad pēkšņi es esmu tāda atvērta, un kad, tā vide apkārt arī mainās, līdz tu pats atveries pretī. Jā, un es domāju, ka tā vide arī mums ļoti daudz ietekmē. Tāpēc, ja tev apkārt cilvēki ir tādi, kuri viņiem... Jā, es domāju, mums iemācīja arī to, mūsu kultūru un visu, ka mums ir jābūt, visam jābūt pareizam, visam jābūt skaistam, visam jābūt, korektam, tā jau var teikt. Jā, tas noteikti nāk no mūsu vecākiem un viņu vecākiem. Tieši tā, bet es arī mācu valodas, un to, ko es mācu, ir kļūdas ir daļa no procesa. Jā. Mēs nevaram viņus, mēs visi bērni, kā viņi iemācas lietas. Mēs kļūdamies, un tas ir normāli, un tas ir ok. Bet tad mēs iemācāmies kaut ko citu, kaut ko jaunu. Un pēc tam nākamā reize mēs zināsim, varbūt kā to teikt pareizā veidā, bet nevis tāpēc, ka tas ir pareizi, jā. Bet, jā, un mums ir jāpaļaujas arī tajā procesā, un nevis, jo, kad mēs gribam visu kontrolēt, dažreiz mēs palaidam garām kaut ko ļoti svarīgu no tā procesa, es domāju. Un jā, tāpēc es sevišķi pazīstot itāļu kultūru, pazīstot latviešu kultūru, es domāju, ka Latvijā tas ir tik svarīgi, tik vajadzīgi tiem cilvēkiem. Itāļi vairāk uzticās sev un ir vairāk atvērti? Es domāju, ka jā. Ja man ir jāsalīdzina, tad jā. Bet, protams, tas ir tā kā vidēji, jā. Ne visi cilvēki ir atvērti bet vidēji noteikti ir vairāk tas uzticēšana citiem cilvēkiem, varbūt mazāk kontrolēt visu un vairāk paļauties. Bet tas ir ļoti saistīts, es domāju, ar kultūru, jā, un ar to vidi, arī ar klimatu. Noteikti, jā, bet es pat citreiz kaut kur aizceļoju, man liekas, ka nevienmēr tas ir ar klimatu, bet vienkārši tā, kad tepat Igaunijā vai kaut kur apkārt pa Eiropu ir citreiz vienkārši tāda viegla tāda sajūta, ka tu vari uzelpot. Un Latvijā ir mazliet tā brīžiem, atkarībā kādā kompānijā tu esi. Un tādēļ, piemēram, es arī ļoti šeit studijā, tas nav runa par kontroli, ko citreiz var pārprast. Es, piemēram, ļoti sargāju to enerģiju telpai. Jo cik ļoti tu vari sabojāt ar to, to var sabojāt. Un tad, piemēram, mans tas uzsvers ir, ka jebkurš cilvēks no malas te atnāk un viņš var palaist to kontroli un uzticēties mums un būt drošā telpā. Un tad tas ir tas, ko es tā kā mēģinu nosargāt un piedomāt pie tā, lai nemainās. Bet tas ir svarīgi pateikt, jā. Tas ir tik forši un tik svarīgi to tomēr teikt. Arī ar vārdiem dažreiz, tu esi droši, tu vari būt droši šeit ir, tu vari būt sevs, kā var teikt, tu pats, Jā, tu vari būt tu pats un tu vari atlaist vaļā, to visu. Un tas man ļoti patīk vispār no acroyoga communities, tas, ka tu tiešām jūties, ka tu vari būt pats sevi un ka tu vari, es vienmēr saku to, ka man likās, ka es tagad varu atkal spēlēties tā kā bērns. Jā, es domāju, ka tas ir tas svarīgākais elements un arī varbūt tādēļ tā visa komūna arī ir tāda atvērtāka, jo jūs rotaļājaties. Un mēs jo vecāki paliekam tā kā mazajā princī grāmatā ir par to, kad es te tikai rēķinu, kad bija tas grāmatvedis, kurš visu laiku rēķina cipars un viņam nav laika spēlēties, piemēram, bet jā. Jā, šitas elements, es domāju, ir ļoti svarīgs, jo es vienmēr domāju, kad es biju maziņa, es gāju parkā, un es spēlējos mierīgi ar kādu bērnu, nezinu, puises, meiteni. Mums nebija jautājumu, kādēļ viņam ir, nezinu, tāda mati vai... Jā, vai kā tevi sauc arī, bet tas nav svarīgi, vai no kurienes tu esi. Tu vienkārši spēlējies, un kad tu paliec tā kā vecāks, tu esi pieaugušs cilvēks tagad. Nopietnas tagad es varēšu tikai būt klāt savai ģimenei, savam draugam, saviem draugiem. Un ar acroyogu tas, kas man ļoti patika, ir to, ka tas ir tiešām tā kā dažreiz tā kā spēļu laukums. Tu satiec cilvēku, jums ir kopīga valoda,
un jūs runājat caur ķermeni, un dažreiz tu pavadi 1-2 stundas, jūs kaut ko darījāt kopā, bet tu pat nezini, kāds tas un darbs tam nav arī nozīme. Jā, tam nav nozīme, jo tas viss nāk pēc tam, ja nāk. Dažreiz pat tas nav pat svarīgi, jā. Bet tomēr, un tad tu vari izjust to, es domāju, īstu un patiesu connection. Jā, savienošanos vai saikni. Un tas ir tik forši, es domāju, tas tiešām trūkst, man liekas. Un tas ir arī, kādēļ man ir šāds podcasts, nevis kā intervija, bet ka mēs sarunājamies, jo man bija svarīgi, lai ir vairāk patiesuma un arī es arī, ja aprakstīšu tev, rakstu, piemēram, es nerakstu uzvārdu vai amatu pretī, vai Instagram to linku, jo, ja cilvēkam būs interese, tā kā tas, kas klausās, viņš pameklēs un atradīs un, nezinu, uzzinās kaut ko vairāk, bet tam, man liekas, tam nav tāda nozīme, kā mēs piešķiram tam. Un arī vecumam, piemēram, man lielākā daļa draudzenes agrāk, piemēram, Rīgā arī, tīpaši jogas, komunā. Viņas gados vecākas, bet pēc sejas tu nekad nepatīk, vai pēc ķermeņa tu nekad nepateiks, bet man vienkārši interesē tā cilvēka enerģija, ar kādu viņš iet pa dzīvi. Tieši tā. Un atkal jaunas meitenes vai mana veca meitenes, varbūt man nav tik interesanti. Manas draudzenes ir manā vecumā vai jaunākas citreiz, bet es varbūt pat jūtos jaunāk, tādēļ man ir pretī, tā kā mēs. Tas katrā dzīves posmā ir citādāk. Bet, es piekrītu. Tas ir vairāk saistīts ar tiešām, mēs esam visi cilvēki. Jā. Mēs esam visi cilvēki, un mums ir mūsu stāsts, kuru mēs nesam līdzi, un mūsu pieredze, un mūsu skatījums uz dzīves. Un es uzskatu, ka es tik forši, kad mēs sajam visi kopā. Un patīk tas, ka var, tā ideja pat, ka mēs varam sanākt kopā, parunāties no sirds. Tad man patīk ceremonijas. Bet arī akrojogas noteikti tas formāts arī ir tāds, ka tu nevari palikt tāds, es domāju, ārpus tā loka, jo tu ļaujies. Jā, un dažreiz tas aiziet ar to, ka tu ar spēli. Ja? Tur nav, ka mums ir kaut kādā veidā jādara tā, lai mēs mūsu galvu varam bišķī tā kā var teikt, switch off. Jā, izslēgt. Jā, izslēgt tās visas domas, tās mūsu bailes, kuras saka, bet tas cilvēks, ko viņš domās par mani tagad, ko tā. Nē, un caur spēli, ka mēs spēlējamies kopā, mēs par to aizmirstam. Tas vairs nav svarīgi, Un mēs vienkārši spēlējamies, un viss, un tas viss, tas viss aiziet, un tāpēc arī akrojogu tu vari darīt to 6 stundas, un tev tas neapniek, un tev tas nenogursina. Jo tu paņem to enerģiju no tā visa, Tu dod enerģiju, un tev saņem enerģiju. Un tas nav tā, ka es eju uz sporta zāli, un es domāju, tagad labi, es skaitīšu līdz 6, es darīšu to 6 reizes, to 7 reizes. Nē, tu esi ar citu cilvēku, un tu paļaujies tam cilvēkam, tā sajūta. Un tajā brīdī. Jā, tieši tā, tajā brīdī. Jā, un tev arī prāts nevar kaut kur peldēt projām, jo tev ir jāsakoncentrējas, lai tu fiziski nenokristu. Jā, lai tu iedod to support. Jā, un tu varētu būt atbalsts otram. Jā. Un es vienkārši ticu, un tāpēc man tas akrojoga ļoti aizrauja arī. Es nezinu, vai tas ir tikai es, bet es redzēju arī man draugu posmā un tā, ka tomēr mūsu kopienā, varam tā teikt, trūkst tas community feeling. Man liekas, mēs esam ļoti daudz palikuši par sevi. Katrs tā kā skatās uz sevi, man ir tas jādara, man ir tas jādara, un sava ģimene, savi draugi, bet kaut kā pazuda bišķi tas kopienas tā kā feelings sajiet kopā. Jā. Man tas kaut kā trūka, un es to atradu, es domāju, caur šo. Un atradu arī to veidu, kā patiesi iet tajā connection ar citu cilvēku. Un tāpēc es domāju, ka tas var būt ar kādu cilvēku, jebkur pasaulē, un tas tiešām nav saistīts ar cik daudz es māku, vai es nezinu, tur kaut kāds gymnasts vai flexible vai whatever. Tas ir cilvēks? Super. Ko citu nevajag? Jā, lai varētu patiesi iet tajā. Jā. Tā kā beachbody vai bija tas teiciens, tā kā man jau nav
tā kā pludmales ķermenis. Tev ir ķermenis? Tur ir pludmale? Jā, tieši tā. Tev ir pludmales ķermenis. Jā, tieši tā. Iziet varbūt no tā ārā. Un es saprotu, ka tas nav viegli. Un tas prasa to, kā teicu, sākumā iziet bišķīt ārā no sava komforta zonu, jā. Un tam ir, protams, es saku, visam ir tā kā cena, lai var tā teikt. Bet es domāju, ka ir vienmēr tā vērts to izdarīt. Iziet ārā no sava komforta. Tur ir tā vieta, kur mēs varam izaugt. Kad mēs kaut ko jaunu varam iemācīties, kad mēs iepazinām kaut kādu citu cilvēku, kā viņi dzīvo. Ja mēs tikai esam fokusēti uz sevi, tad ir grūti izaugt. Jā, man liekas, mūsdienu sabiedrība lielākā daļa vai sociālo tīklu veido to fokusu. Jā, to burbuli. Burbulīt, jā. Un man, piemēram, ir tā, ka pēdējos gadus es vēl vairāk tā kā jūtu, ka es negribu tēlot. Un es gribu būt patiesa, un es gribu būt tāda, kāda es esmu, un vai nu man pieņem vai nepieņem. Bet es vēroju, kad es jūtu, ka man arī, es nezinu, kā tev, tas ir mans jautājums tev, vai tev darot akrojogu, vai jums, kā ir ar komunikāciju, jo man ir tā, ka es jūtu, ja es jūtu, ka tas cilvēks nav ar mani patiess, vai ka viņš nav ar mani klātesošs un neusticās tai saskarsmē, tad pēc tam man liekas tā kā, vai tas iztērētais laiks bija tā vērts, un man citreiz tā kā tukša sajūta, es it kā satiktu to cilvēku, bet tur nav tā īstā. Nav tā saikne, un tad es vēl vairāk redzu, tā kā, ar kuriem cilvēkiem es satiekos, un man ir tāds, viņam ir enerģijas pacēlums, man ir enerģijas pacēlums, un ka mēs varam brīvi runāt par jebkuru tēmu, un es ļoti novērtēju tā kā to, kad ir tas patiesums, bet tajā pašā laikā reizēm ir tā skumīgi, ja es vairs, ar tiem cilvēkiem, kas man ir apkārt, kaut kādā ziņā mainās tā sajūta. Jā, mēs jau mainamies visu laiku. Jā, visu dzīvi. Tāpat kā daba, tāpat, kad viss apkārt mums dažreiz, man liekas, kā mums var būt tā ideja, ka mēs zinām, ka viss mainās, bet tomēr mēs to nepieņemam dažreiz, bet mēs taču neesam kaut kāds leduskapis. Mēs mainamies, un tas nozīmē, ka arī var mainīties tie cilvēki mums apkārt, ar kuriem mums varbūt veidojas tā sakne vai nē, un dažreiz mums varbūt pagātnē bija tādas sarunas, tagad varbūt mums vajag kaut ko vairāk. Kā tu teici, ka tagad tu gribi justies vairāk būt patiesa, tikai būt tāda, kāda tu esi, Un varbūt citiem cilvēkiem tā nav. Bet to, ko es ievēroju, ir, ka vispār ir diezgan grūti atrast tādus cilvēkus, ar kuriem var. Es arī, tas ir arī mans tas, kad nav vienkārši. Bet tad es arī, tā kā jūs, ja man ir tā mana komūna, kur es atrodu to sajūtu, tad es vienkārši priecājos. Es tā kā mazs bērns priecājos, kad man pretī ir cilvēks, kurš nebaidās būt muļķīgs, vai viņam nav vienalga, kā viņš tur izskatās tajā brīdī. Un es tā kā, viņš ir brīvs. Jā, par to brīvību. Jā. Viņš ir brīvs, manā pieredzē tas arī ir tā kā grūti vispār. Es esmu arī daudz ceļojusi un dažreiz tas ir bijis grūti, bet piemēram atkal, tajā akrojoga community, man liekas, tos cilvēkus tiešām piesaist. Jūs vieno, vai ne tā? Jā, man liekas, dažādās vidēs tu vari atrast dažādus cilvēkus, Un tā vide jau pati par sevi, tas ir tā kā filtrs, uz akrojogu workshopu. Diez vai atnāks tāds cilvēks, kurš nav varbūt tik atvērts vai mums tā ir gatavs. Arī boksā īstenībā. Liekas, boks tāds, nezinu, man liekas, par boksu ir daudz dažādas stereotipu līdzīgi kā par akrojogu. Bet tur arī es jūtu, ka tu nevari atnākt ar to masku. Tev viņi ir jānomet. Un tad vai nu tu esi gatavs vai ne, bet tie, kas paliek, es ļoti, ļoti jauki, jo mēs visi ejam cauri tādai vienai, tā kā tu saki, ir kaut kāds smagums tajā visā, un mēs izjām tam cauri, bet mēs ar to rotaļāšanās elementu, un tas tā uzreiz dod tādu prieku. Un es vēl tagad eju arī uz laikmetīgo deju. Tas tā kā, kā angliski contemporary. Contemporary. Contemporary, dance. Okay.
Un tas arī man ir tāda solis iziet no komforta un uzticēties sev. Un mums ir tie akrobātikas elementi tur, kad ir jāuzticās savam ķermenim, piemēram. Un tur tik daudz no jogas arī, un tad es vispār saprotu, ka daudz kas viss ir viens. Jā. Arī akrojogā kaut kā tā kā... Jā, protams. Jo es tagad, piemēram, boks esmu to savu spēku atguvusi. Ir tīpaši pēc 2 meitām tas nenāca viegli. Un es tā priecājos, ja es jūtu, man ir spēks, centrs, tā kā core ir spēcīgi. Un tad tur, ja man iedod kaut kādu akrobātikas elementu, man nav vairs tāds bailes, jo es vairāk uzticos savam ķermenim. Un tagad arī es sapratu, man pirmais bija tāds uztraukums, kā būs. Un tad jau, ka mēs esam tajā procesā, un jūs ļoti jauki uztaisat to tādu drošu, foršu telpu. Paldies. Jā, tas ir tas, es domāju, lai mēs varētu iemācīties kaut ko, lai mēs varētu iziet ārā no mūsu komfortzonas, ir svarīgi, ka mēs jūtamies droši tomēr. Ja mēs jūtamies droši, ka mums ir apkārt cilvēki, mums ir apkārt, mēs neesam vieni. Tad mēs varam vairāk iemācīties. Un ko tu varētu novēlēt klausītājiem? Mēs parasti noslēdzam ar kādu vēlējumu. Varbūt tiem, kam ir tāda interese par akrojogu vai jūsu virzienu, un ar ko sākt? Iziet ārā no komfortzonas. Jo vairāk, jo labāk. Arī ar mazām lietiņām savā ikdienā. Pamēģināt kaut ko citu, arī iemācīties. Arī citu valodu vai jebko tiešām pamēģināt, arī ceļot. Tas ir arī iziet no sava komforta zona, un iepazīties ar kaut ko svešu, kaut ko savādāku, kas iziet ārā no mūsu stereotipiem varbūt arī. Tas mums liek domāt, un pēc tam mēs varam izvēlēties, vai mēs to gribam sev vai nē, bet vismaz mēs zinām. Un mēs iemācāmies, Mēs esam pamēģinājuši. Jā, pamēģinājuši. Un es vienmēr saku tiem cilvēkiem, kur, piemēram, saka, nē, akrojoga, es neesmu fleksibls, es saku, pamēģini. Jā. Varbūt tev tas nepatiks, un tu to negribēsi darīt. Un tas ir super, tas ir ok. Bet iedot sev iespēju, varbūt, kad tu sev iedod tās iespējas, varbūt tu vari satikt kaut ko, kas tev tiešām patīk, un kad tas tev tiešām iedod kaut kādu citu skatījumu, un tev var arī nomainīt dzīvi, un tā ir ar visām iespējām. Ja tu vienmēr teiksi nē, jo tev bailes no visa, tad varbūt tu vari palaist garām to mazo elementu, kas var nomainīt visu. Jā, es tādu filmu Yes Man. Jā. Un labi, tur ir ļoti pārspīlēts, ka viņš saka visam jā, bet man liekas, tur ir daļa patiesības, kad pavērot vai ne, cik daudz mēs sakam nē ikdienā. Jā. Vai ne? Būt priecīgiem, ka mēs dzīvojam, ka mums beigu beigās viss ir, un varbūt varam arī atvērt mūsu prātu. Mūsu prātu un mēģināt kaut ko jaunu. Jā, paldies tev. Paldies tev, tas bija ļoti jauki.